Labvakar! Aizvadītajā nedēļā mēs kopā ar operatoriem skrējām no viena pasākuma uz otru. Pabijām gan laukos Ekonamiņā, gan arī vairākos modes un stila sarīkojumos. Rīgā valdīja īsts modes neprāts. Rīgas modes nedēļas atklāšanas pasākumā savu jaunāko veikumu demonstrēja pašmāju dizainere Anna Led. Konceptuāli dabiski pārliecinoši. Saldāku un gaisīgāku atmosfēru Karaļnama cienīgu tērpu mūsdienīgā versijā uz Rīgu bija atvedusi mākslinieca no Igaunijas. Kolekcijas nosaukums Dzīres mēra laikā. Tērpi tikai izskatās vēsturiski reāli, tie tādi nebija iecerēti. Drīzāk rotaļājos ar audumu un tā krāsām un lūk rezultāts. Pretēji dzīvespriecīgai kolekcijai pamatīga tumsa valdīja telpā, kurā dominēja krievalodīgās publikas čalas, un Rīgas modes dāmas izrādīja savas garderobas labumus. Aktuālākā tendence gari zābaki botforti. Tie rotāja nevienu daļā dzimuma kājiņu. Es esmu tā, kas man mīl papēžas, un tad es mēģinu tagad pamēģināt, kā tas ir tādos zābakos un ārkārtīgi ērti un silti. Šādi zābaki man piestāv, tāpēc viņus velku, nevis tāpēc, ka viņi ir modē. Es viņus silku arī pirms 15 gadiem. Zamša ar zelta sprādzītēm, tad, kad es biju studenta. Kopumā modes nedēļas laikā varēja doties uz 15 skatēm, kā arī apmeklēt alternatīvas pasākums ar kino piešprici vēsturiskās Rīgas vietās. Rīgas cirka apaļajā arēnā ar bezbēlīgu ugunsšovu tika atklāts īsfilmu konkursa Fashion is Passion fināls. Te varēja gan filmas skatīties, gan novērtēt šī brīža hītu igauņu modes kolekcijas Rose Republic. Tērpi izveidoti pārtaisot iepriekšējo sezonu un neizpārdotās drēbes. Tā agrāk bija tunika, kas tagad pārtapusi par kleitiņu. Gatavu lietu pārveidošana esot kolekcijas autors hobijs. Šie auskari ir mans jaunākais izgudrojums, tie ir tapuši no vīna pudeļu korķiem. Konkursu patronēs modes apskatniece no Parīzes Diana Perņē uzslavē konkursa finālistus. Latviešu radošie prāti ir konceptuāli un laikmetīgi. Prieks, ka modi var atdzīvināt kinematogrāfā. Stilīgu dāvanu ruporu un pirmo vietu īsfilmu konkursā saņēma filma Lust, lust, kurā galvenajā taksista lomā iejutās īsts tango dejotājs. Viņš zina, kas ir lust. Tā ir tāda lustīga dzīves uztvere, kaut kas mistērisks. Tu nevari zināt, ko katrs nākamais dzīves brīdis tev piedāvā. Produktīvi izmantojis mēbeles un izcēlusi latvisku lustīgo stilu, bija arī filmas māksliniece, kura filmē radījusi unikālu žaketi no dīvāna. Paldies kaimiņiem, ka tiešām viņiem bija lielisks krēsls, atbilstošs situācijai un atbilstošs idejai. Krēsls no filmas Lust kļuvis par eksponātu. Nedēļas nogalē tas atradās televīzijas torņa virsotnē, jo tieši tur tuvāk debesīm notika modes un mākslas pasākums Momenti. Te nokļūt varēja brienot caur spocīgam tunelim un uzbraucot gandrīz pašā TV torņa virsotnē. Interesanti. Vieta interesanti. Stilīgi. Nekad neesmu bijis augšā. Tas ir 42 gados es esmu piepildījis savu bērnības sapni. Pasākumā nebija ierasto modes iznācienu, bet gan lielisks skats uz naksnīgo Rīgu un drosmīgāko pašmāju mākslinieku darinājumu. Šeit nav ne modes mēles, ne skatas. Šī drīzāk ir izstāde ar grafiti, konceptuālo mākslu un modi. Pelēkās iepakojuma kārbās savu jaunāko džinsu kolekciju prezentēja dizaineru tandēms Māre un Rose, kuru bikses beidzot būšot arī tirzniecībā, vēl tikai cena jāizkalkulē. Es nepateikšu. Mēs strādājam ar šitām štelēm. Sanākušie ļaudis brīnījās par latvisku auseklīšu un austo sagu stilizāciju tērpos, ko papildināja TV torņa padomiskā estētika. Tas, kas ir interesanti, te, protams, ka ir gana daudz autentiskas detaļas no 80. 80. gadu eiforija ir šī brīža modes tendenču zenītā jebkurā sfērā, un tā ļauj vaļu radošai fantāzijai sen aizmirstās vietās ar sen aizmirstām lietām. Lai moda nesāktu šķebināt, mēs devāmies uz laukiem, sālpoties svaigu gaisu un iepazīties ar pirmo ekonamiņu Latvijā. Līgatnes pusē Vienkoču parkā satiekam uzņēmīgo Rihardu. Viņš veicis eksperimentu un ar kursabiedru palīdzību uzmeistarojas pirmo ekonamiņu Latvijā no lobrības maisiem, velēnus un māliem. Gribējās uztaisīt vienu mājiņas tādu eksperimentu. Gribējās arī uztaisīt kaut ko tādu, ko Latvijā neviens īsti nav mēģinājis. Sajūts par pasaku namiņu iekšpusē tikai pastiprinās. Mājiņa izdēļot ar saimnieku veidotām logu vitrāžām. Šī centrālā daļa ir no šiem maisiem uzbūvēta, tad ir aplikta ar velēnu un iekšpus ar mālu ir izmesta. Un priekšstelpa ir būvēta no malkas pagalēm, vīna pudelēm un māla. Namiņš celts vasarā, kad laika apstākļi nelutināja, tādēļ vienīgais mīnus mājiņā ir ļoti mitrs gaiss. Saskārāmies ar problēmu, ka tie slapie maisi negrib blietēties.
nonācām pie secinājuma, ka tādā laikā vispār strādāt nevar. Pagaidām mājiņā neviens nenakšņo, jo šāda veida būve ir eksperiments, tāpat kā saimnieka darinātās lampas. Rihards pats izdomājis un darinājis oriģinālu sienu un griestu lampas, kuras var pagatavot tik viens. Lai šī ideja taptu, ir vajadzīgas vīna pudeles. Ir divi varianti. Vai mēģināt kaut kur lasīt tās pudeles, vai tukšot, un tad šīs iztukšotās pudeles salikt šajā lampā iekšā. Svarīgi iegādāties izturīgu ķēdi. Tukšās pudelēs saliek korķus un tajos ieskrūvē cilpiņas. Tad visas pudeles kopā ar striķiem iekar ķēdē. Pa vidu ieliek ekonomiskās spuldzītes. Oriģināla lampa gatava. Rudenī tā rada papildus gaismu un dzirkstī asprātības fotonos. Piešķirt vecām lietām otru elpu ir šī brīža modes tendence pasaulē. Par to turpināsim runāt arī nākamā otrdien. Atā!